Čauņš meitenes, es šodien kopā ar jums padalīšos savās sajūtās un atsauksmēs par jaunajiem Maybelline produktiem, kas iznāk septembrī un oktobrī. Daži no tiem man patīk vairāk, daži man patīk mazāk, bet tā, ja jums interesē, turpiniet skatīties. Pats pirmais un foršākais produkts, kas man izsauca sajūsmu, ir matētā lupu krāsa. Tas ir 932. numuriņš matētā lupu krāsai. Ļoti skaists numuriņš ar to, ka ķieģeļa apakštonis, tā to varētu nosaukt, maigi rozīgs un matēts un sajūtas lupām vienkārši fantastiskā. Par šiem 9 eiro ideāls ikdienas matētais tonis, ko var nesāt jebkurš. Otrs jaunumiņš ir šī te Maybelline 540. numuriņš, kura nav matētā, bet izteikts ogu tonis ar satīnu finišu. Man ļoti patīk arī. Ļoti komfortabli lupu krāsa. Šobrīd viņi man ir uz lupām. Labi nesājās, manuprāt, labi izskatās. Un ļoti labi sajūta. Nekur neaizplūst. Turās uz vietas, tur, kur viņam jābūt. Divi jaunumiņi ir man iedot testēšanai Babylips mitrinošie lupu spīdumi, kurus jau esmu palietojusi, gandrīz faktiski pusīt izlietojis. Man ļoti patīk. Viņš nav lipīgs. Uzklājot uz lupām, ir ļoti maiga un forša sajūta. Lupas ir viegli mitrinātas. Pārējot pie Babylips ar jauno formulu. Lupu balzāmiņi ir ar eikaliptu un mentolu, tāpēc viņi ir unikāli. Patiesībā viņi smaržo ļoti pēc bombītēm. Cits līdzinājumi, nezinu. Ziniet, pēc augstēšanās, kad pāris. Jā, apmēram kaut kas tāds. Man netraucē uz lupām, ļoti atsvaidzinoša eikalipta sajūta, un man patīk. Jāpiemina, ka viņos arī ir šajās viestas. Es gan nejūtu īpaši treknu sajūtu uz lupām, kad es viņus uzklāju, drīzāk tā ir viegla, maiga un mitrinoša sajūta. Ļoti izslavētie matētās lupu krāsas, 40. numuriņš un 50. Man absolūti liekas interesants un mazliet savāds produkts. Kāpēc? Tāpēc, ka es šobrīd, cik es pamēģinājusi, un tiešām esmu pāris reizes pamēģinājusi, un tie tiešām ir pirmie iespaidi. Toņi ir ļoti skaisti. Tiešām ļoti skaisti fuksija ogu tonis un ķieģeļkrāsas brūns, bet man pirmais, kas man liekas dīvains, tā ir smarža. Smaržo pēc ogām, varbūt pēc ķīmiskām upenēm. Pēc ķīmiskām upenēm man kaut kā nepārāk patīk šī smarža, bet tas jau personīgi. Aplikators ir mazliet pa lielu. Ir diezgan grūti uzklāt, labāk ir ar rotiņu pielabot. Trešā lieta, viņš man liekas lipīgs, varbūt uzklāja pārāk daudz. Jāpiemina, ka visu šo produktu sīkāk apskati būs manā blogā sievišķība.blogspot.com, kurā jau būs gala verdikts par produktiem, to kvalitāti un sajūtām pēc ilgākas lietošanas. Interesantie jaunumi, kas man pašai patīk, tas ir šis te Master Strobing Stick. 100. numuriņš, ļoti skaists krēmveida izgaismotājs ar rozīgu apakštoni. Pieejami 2 toņi, viens ir ar šo rozīgu apakštoni, kas ir domāts gaišai ādai, otrs ir ar šampaniešu apakštoni, tāds zeltenīgāks, kas ir domāts tumšākai ādai. Iztušējās ļoti skaisti, izskatās ļoti skaisti, ļoti dabīgi. Nav nekādu lielu spīgumu iekšā, kas man patīk ļoti. Un man patīk, jā. Patīk. Nākamie jaunumi, kuriem patiesībā es tik ļoti gaidīju. Tie ir šie tonālie krēmi, kas ir domāti taukainai ādai. Ko viņi sola? Viņi sola aizpildīt poras, viņi sola neaizdambēt poras, un viņi sola mazināt taukaino mirdzumu. Cik es esmu mēģinājusi, nav pārāk smagas sajūtas, ir vairāk viegla sajūta, sejas ādas diezgan plāns pēc savas konsistences produkts, iztušējās normāli, bet ir viens maziņš, bet var redzēt šeit, man mazliet sausā kāda, un tomēr viņš
minimāli izcēla šo sauso ādu. Tā kā man ir sausa āda šeit pirmo reizi pa ilgiem laikiem, tad laikam priekš šī eksperimenta bija tāda labvēlīga diena. Bet tā kopumā arī tā viņš man ir uzklāts, jūtos ļoti komfortabli, nav kņudināšanas, nav smaguma sajūtas. Es domāju, ka tas viens no superlabajiem produktiem, ko lietot siltākā laikā, vai arī tad, kad ir nepieciešama vēl kāda, teiksim, papildus aizsardzība arī normāls ādas īpašniecēm. Jo šis tonālais krēms ir domāts gan normālai ādai, gan uz taukāno pusi. Tāpēc lietojam un priecājamies patīk. Toņi ir interesanti ar to, kad ir gan ar rozā apakštoni, gan ar dzeltenīgu apakštoni, tāpēc faktiski atrast savu tonu var ļoti viegli. Un ja nevar atrast, vienmēr var sajaukt divus tonālus kopā, kas ir mans variants, jo man patīk apvienot gan mazliet dzelteno apakštoni, kas ir gan mazliet gan rozā. Nākamais jaunums, kas man tīri labi patīk, jo tas bija jaunums, ko es izprovāju pirmo reizi. Tas ir kolosāli mehāniskais melnais zīmolis. Superīgs, tiešām superīgs. Ļoti ērts, ļoti mīksts, nekur nemēģināja izplūst. Rīvē. Var šitā ļoti stipri rīvējot, un var norīvēt nost. Tas vien, bet tāpat laikā nav šī ķēpīgums ir redzams vēl. Tāds kā nospiedums pēc šī zīmoļa. Man patīk, nav dārgs, ņemiet, provējiet, lietojiet. Nākamais interesantais jaunums ir šis te Masterfreeze lainerīts ar ergonomisko formu. Ir it kā paredzēts lielākām līnijām, pavisam lielākām, bet var uzvilkt arī diezgan smalkus līnijas. Manuprāt, ļoti labs. Šobrīd man ir uz acīm, nesājās labi. Varbūt vienīgais, ko es gribu teikt, viņš nav melns, kā jūs redzat, bet drīzāk tāds mazlietiņa gaiši melns. Ja gribās melni, tad vajag uzslāņot. Es neesmu uzslāņojis, esmu uzvilkusi vienā kārtiņā. Principā produkts labs, ērts, tiešām ērti lietojams, ar noturību viss ir kārtībā. Berzēšanas tests. Berzēšanas tests, protams, ka noberzēja nost, bet diezgan liela piepūle pieliekot. Nākamais jaunums, par ko es pat biju ļoti intriģēta, tā ir tušiņa ar eļļām. Vai ne? Interesanti ideja. Un interesanti arī paša tušas galviņa. Pats interesantākais sākas tad, kad tu viņu uzklāji. Jo, kad es viņu uzklāju, es pilnīgi jūtu, kā apkārt skropstā un viņas palietās tā kā smagākas, blīvākas, piesūcinātākas. Šādi laikam izpaužās eļas efekts. Es pagaidīju pusotru minūti, 2, lai pirmā kārta nožūst, un tad uzklāju otro, un tiešām var just, kad skropstas ir tādas blīvākas, izteiksmīgākas. Ļoti mitra iesākumā, tāpēc uzmanīgi jākrāso, bet cik es esmu jau lietojusi, mazlietiņas mērējās tikai apakša, jo man ir tāda acu forma, ka tas var būt, bet augšējā skropstas vienmēr paliek vietā. Principā man patīk. Ja vēl būs kopjošais efekts, tad tā būs superīga tuša. Un vēl jaunumi, pa kuriem es esmu vienkārši stāvoklī, tās ir matētās lūpkrāsas. Toņi ir vienkārši fantastiski. Tad 886. numuriņš. Violet, tik ogu violets, violets, jā. Skatamies. Šādas lopām, protams, viņš ir daudz tumšāks, bet vienalga šis skaistais tonis, nekāši fantastiski. Man patīk, kā viņš klājās. Kas man patīk smarža. Smaržo pēc vaniļas, ļoti patīkami. Nākamais tonis, kas kā jaunums ir 882. numuriņš.
rozā. Fuksnē rozā. Burvīgi, vai ne? Es stāvā sajūsmā par šiem lopkrāsām vienkārši. Un 885. Šis tonis liekas tāds diezgan patumšs, mēs skatāmies. Superīgs. Tie, kas seko man Instagramā, redzēja viņas lopām. Burvīgi toņi, kurus nesāt rudenī. Vienkārši fantastiski skaisti. Un jāpiemina, ka šīs ir pašas komfortablākās matētās lopkrāsas, kuras es lietoju. Viņas nekur neaizpelda. Es ar viņām ēdu, dzeru, man absolūti nekas netraucē. Es nejūtos tā, ka man ir uzklāta lopkrāsa un man ir īpaši jāuzmanās. Protams, nezieķēšos pa visu seju, bet es varu padzerties, es varu iest un es zinu, ka nospiedums vienalga paliks. Un paties noēdīšu visu lopkrāsu, pigments pietiekami spilgts, lai viņš būtu uz lopām un lai izstītos ļoti, ļoti skaisti. Piemirst par 2 jaunumiem, tie ir 2 tonīši, kurus man iedeva. Kāpēc jaunumi? Es jau kādu laiku nebiju lietojusi Maybelline nagulakas, jo man nepatika, ka viņas ilgi žūst, tāpēc viņas nelietoju, citiem viņas žūst ātri, un man žū ilgi. Tāpēc man bija patīkams šis eksperiments, jo viņas nožūd diezgan ātri. Priekš maniem nagiem tas ir tiešām diezgan ātri. Man patīk, šis visvairāk no šīm 2 principā man patīk šis 21. numuriņš, viņam ļoti skaista lāsumojoša, violetīgi rozā krāsiņa. Tiešām smuki. Es esmu diezgan strauji izskrējusi cauri visiem jaunumiem, es ceru, ka es neko neaizmirsu. Visus produktus es aprakstīšu apakšā zem video, un jūs varēsiet skaidri redzēt nosaukumus un arī zināsiet, kā viņus sameklēt. Rēķināties, ka šīs lopkrāsas viņām vajadzētu ienākt kaut kur uz septembri, uz oktobri. Pārējiem produktiem jau vajadzētu būt septembrī arī šai te tušai. Un tonālajiem līdzekļiem, jā, gaidām viņus. Nu ko, es ceru, ka jums bija interesanti šāda veida apskati un pirmās sajūtas par un ap produktiem. Ja jums tas interesē, laikojiet, pierakstaties un tajā tiekamies kādā citā video. Čau!